Sveiki! Laipni lūgt atpakaļ manā kanālā un pēc jūsu lielā pieprasījuma gan Anetes kanālā, gan manā kanālā. Mēs izlēmām šodien uzfilmēt beidzot ilgi gaidīto mukbangu, bet ar... Oh my god! Kas tev tur Vispār filmēt! Bet ar nelielu twistu mēs Es nevaru! Sūdīgākais intro ever! Mums viss atnāca ēdiens! Un šodien šis video ir tāpēc sadarbībā ar Volt, un mēs gribējām jums pastāstīt par Discovery iespēju, kad jūs varētu... Ir izvietots jauns baneris, kurš saucās Atklāt. Un tur ir piedāvājumā ir vairākas vietas, kuras var pasūtīt ēdienu, kas ir gan Azijas ēdienas, gan arī man šķiet, ka palielina Azijas ēdienas. Un mēs šodien pasūtījām no vairākām vietām, no 5 vietām konkrēti, es atstāšu linkus, nevis linkus, bet no ko mēs ēdām, no kurienes, lai, ja jūs gribēsiet, jūs varēsiet to pasūtīt arī paši sev. Un aplikācijā tas ir taisīts, tāpēc, lai jūs varētu izmēģināt vairāk ēdienas, izmēģināt vairākas ēdienu kultūras, pagaršot kaut ko jaunu priekš sevis. Kaut ko tādu, ko parasti neēd. Jā, mēs neēdam ikdienās. Nu labi, suši es ēdu, bet 8 kāju varbūt ne. Tāpēc šodien mēs ēdīsim no šīs aplikācijas un no šīs konkrētās sadaļas ēdienas. Un, ja jūs gribat, jūs varat lietot manu kodu SURBAKAI20. Tu tik ātri pateici, kam bija tāds, ko tu pateici? SURBAKAI. Jā, bet SURBAKAI. Un jā, mēs varam sākt šo mukbangu, kurā mēs atbildēsim uz jūsu jautājumiem, kurus jūs man uzdevāt. Vai tev ir puisis, ka taisīsi laivu? Tas jautājums ir mums abām? Man ir. Man nav! Es nezinu, kā sākt ēst. Nevajag. Ar muti. Vienkārši ir vislabākie joki. Vienkārši 4. klases līmenis. Tavs lielākais sapnis? Es nezinu. Es miso zupiņu tev. Šī ir miso zupiņa. Laba. Un es paņemšu kaut kādu suši. To arī gribējām. Es nezinu, kāds man ir lielākais sapnis. Marija! Tiešām mans lielākais sapnis, lai Marija pēc īdēt. Kāds ir tavs sapnis? Es nezinu kādu, es nesapņoju. Nu, mans lielākais sapnis ir atvērt savu kompāniju pēc 5-6 gadiem, kad būs saistīta ar PR. Es varētu šitā pametēt. Nu, es atkal gribētu kaut ko ar apģērbu. Man šķiet, ka mēs no to pasūtījām. Kāpēc? Tas ir cēls saldēs. Tas ir? Kāpēc viņš ir šādi idejā? Man tas cēls. Viņš vienkārši būt. Nav tik medaini? Oh, man, es savu lūpkrāsu visu noņēmu. Krič, es esmu rūks. Vai tu esi atradis savu iekšējo es? Es domāju, ka jā, es esmu. Īsumā. Tu vari arī garākā. Nu, tas noteikti ir Kā tu process. atradi sevi? Tas ir process. Zini kā, ja tu gribi atrast sevi, tev ir jāļauj arī sev būt. Tā kā jābeidz sev visu laiku džadžot, visādi vērtēt, visādi neļaut sev kaut ko darīt, vai, nu tā kā, jo mēs bieži vien sev pasakam, ai nē, nu ko tad es, vai kā tad es tagad šitā, vai kā es iztīšos, un vienkārši tas ir jāaizmirst, un vienkārši jāļaujās tam, ko tu gribi tiešām darīt, tāpēc, ka, nu, tu dzīvo tikai sev, vienīgais cilvēks, kas tev pieder, esi tikai tu pats, un tu esi vienīgais atbildīgs par to, kāda ir tava dzīve un kā tu viņu dzīvo, kā tu piepildi savu dzīvi. Tāpēc, nu, vienkārši vajag atrast to sevi tādā veidā, ka tu ļauj sev elpot, ļauj sev būt un vienkārši vajag klausīties sevi, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Vienkārši klausīties tiešām arī emocijās, kas tev liek kaut kā justies. Ja mēs bieži vien norakstam savas emocijas ļoti ātri, tā kā, ai, nu ko tad es tu atkal kaut ko čīkstu vai kaut ko, bet tā jau nevar arī domāt. Nu, tā kā tas ir ļoti būtiski. Kā
Kā tu jūties? Tev vajag pieņemt sevi šobrīd, kāds tu esi. Un, protams, zini cilvēki, kuri grib palikt tievāki, grib būt tādi un šitādi, bet tu nebūsi vienā dienā tas cilvēks. Tu nevari vienkārši paņemt un būt. Tev jāpieņem sevi šobrīd. Un, ja tu gribi mainīt, iemīlēt sevi tādu, kāds tu esi, un pēc tam strādāt pie sevis uzlabošanas. Tu nevari sevi ienīst, nekāda ienīšana sevis nebūs motivācija. Tieši tā. Tas būs ļoti neveselīgi un toksiski, un tu visu dzīvi staigās, nedod Dievs, es atkal būšu tas kroplis, kas es biju agrāk. Jā, tur jau tā lieta, jo, man arī, piemēram, bijis tas, ka tev ir vienkārši jāsaprot un jāpieņem sevi. Un es zinu, ka tas izklausās ļoti tā kā cheesy, bet tā kā, tas vienkārši nozīmē to, ka tu beidz visu laiku sev vainot, ka tu beidz sev visu laiku pārmest visādas lietas, ka tu beidz visu laiku tiešām likt citus pirms sevis arī. Tev ir jāliek sevi visu laiku tā kā pirmajā vietā, tev ir jārūpējās par sevi. Un tas ir nenormāli svarīgi, un es nerunāju tikai nopirkt sev smuku somiņu vai kaut ko, bet tiešām, nelikt, piemēram, sev būt sliktās attiecībās, nelikt sev strādāt darbu, kurš tev riebjās, tāpēc, ka visas tās lietas, viņas nenormāli atstāja iespēju arī uz veselību, un beigās tas ir viens ķermenis, kas tev ir tavā mūžā, tas tev ir viens. Un sliktākais, ko tu vari darīt, ir arī sev fiziski tā kā vēl nodarīt pāri. Un tas viss mentālais un fiziskais ir nenormāli saistīts. Ļoti saistīts. Nenormāli saistīts. Un tu nevari vienkārši laiku likt sev diskomfortā un brīnīties, kāpēc tev nekas nesanāk vai kāpēc neiet dzīvē. Ja pat tu projicē negatīvas domas, tas tu arī esi sabotējuši saviem panākumiem. Un to esi pamanījis. Ja tu pamanīsi savā dzīvē, ka, ja piemēram, es domāju, es to darbu nedabūšu, vai šis projekts man izgāzīsies, vai arī man universitātē vispār nekas nesanāks, vai attiecībās kaut vai, šis attiecības ir tāds un tāds. Ja tu domā to domu, un viņa ir tik stipra, ka tu esi absorbējis viņu līdz pašiem kauliem, tā arī būs. Tā arī būs. Tā kā tu saki sabotāžu, vienkārši tu pats sevi vienkārši ieliks visā tajā situācijā. Tad kāpēc vienkārši nedomāt, bet man viss sanāks, par spīti, varbūt tu nesi tik gudrs kā citi cilvēki savā darbā, varbūt tu nesi tik talantīgs tajā sportā, varbūt tu nesi tik ātrs, piemēram, bet viss to jau ar laiku arī. Bet te pašā laikā, kad visi grib tagad, kad visu kaut ko sasniegt. Un tas prasa laiku, tas viss paņem. Un es zinu, man pašai, es esmu šausmīgi nepacietīga. Es varu būt tik nepacietīga, bet es, piemēram, arī jau šogad es sapratu, kad cik daudz īstenībā pacietība var tev palīdzēt. Ka vienkārši ir jābūt gatavam ieguldīt laiku. Kas ir sarežģītākais ēdiens, ko mākat gatavot? Franču sīpolzupa. Wow! Man laikam ir krēmzupam. Franču sīpolzupa kaut kāds, man liekas, sērijas 2 stundas jātais. Nē. Kā sauc to? Tā kā, kur ir maize, pavirs, ne maize, bet mīkla. Lazaņa? Lazaņa. Tas ir ļoti ilgi. Tur jātais kaut kur 4-5 stundas. Jā. Bet beigās es jāpēju pa pusstundu. Tad domāju, kāpēc es to darīju. Vai ne? Bet, cilvēkiem garšo. Ārpēc spējām pat 5 spēlmīt. Kāds ir lielākais emocionālais lūzums, kuru dēļ jūs varētu pat pamest YouTube? Tieši par YouTube tas jautājums ir? Jā. Labi. Nē, man daudz tādu bijuši. Tev padod? Es nezinu, man patīk stiepties pāri visam. Tev arī kimči. Šito pagaišā. Man šeit, ka tev emocionāli dzīve nav kārtība, bet tev arī profesionāli grūti tik galā ar lietām. Tieši tā. Man tas bija ļoti izteikti, kamēr es biju iepriekšējās attiecībās. Tiklīdz kā vienkārši viens strīds, bet mums tie strīdi varēja būt tādi, ka Jesus vienkārši hold the wheel. Tad vispār negribās necelties, nestrādāt, nav kreatīvā domāšana. Man bija reizēm, vienkārši tu esi izsūkts. Vienkārši man bija tā, ka, piemēram, strīds, un tad mazliet paiet nedēļa, kamēr es atgūstos vispār, lai justos kaut kādā normā. Un tad mazliet pēc tās nedēļas jau nākamais strīds vai varbūt tev ir kaut kāds tas mazais lodziņš, kurā tu vari kaut ko izdarīt. Un tad tu izdari kaut ko un tad atkal vienkārši, jo tas ir baigi traki. Visvieglāk ir strādāt tagad, kad tev dzīve ir balansā, ka tev ar cilvēkiem, kas tev rūp, viss ir kārtībā, ka tev nav nekur parādu, ne universitātē, ne darbā, ka tev viss ir
Tas ir normāli nokavēt kādu termiņu un paskaidrot cilvēkiem darbā, ka kaut kas ir noticis. Tāpēc, ka arī ir piemēram, tas ir tas, ko es arī domāju, ka tev ir jāļauj sev būt cilvēcīgam. Jā. Tā kā cilvēkam, jo reizēm, piemēram, es zinu, ka es esmu nenormāli arī prasīgi no sevis un varu arī, vienkārši mentāli terorizēt. Un es saprotu, ka tā terorizēšana notiek tā, ka tu beigās neko vairs nevar padarīt, jo tu vienkārši jūties tik sūdīgi, jo pats esi sev tā nogružījis, ka tu vienkārši vēl mazāk kaut ko var izdarīt. Un vienkārši vajag tā maigi pret sevi un tā jauki arī, Mīlestība. Vai esat pateicīgas pašas sev par to, cik tālu esat tikušas? Jā. Protams. Ja pašā sākumā, kad mēs sākām filmēt video, neviens mums nemaksāja, mēs darījām to pašas sev. Es pat nezinu, kā tu sāki YouTube, bet man bija vienkārši ļoti garlaicīgi. Un es vienkārši sāku likt video laukā, jo man liekas, kas ir stilīgi. Un kā priekš sevis, man liekas, ko es tur vienkārši ielikšu. Es biju vecāka par tevi, kad es sāku likt YouTube video. Tu vecāka. Kas vecāka? Uz 4 gadiem. Es to darīju, tāpēc, ka es tieši gribēju. Man bija daudz ko teikt. Es gribēju informēt cilvēkus par kaut ko. Tev bija daudz ko teikt. Jā. Tev joprojām daudz ko teikt. Man joprojām daudz ko teikt. Tas ir labi. Tā ir laba zīme. Tātad lauciņš, kurā man arī vajadzēja darboties. Man vienkārši bija blogs pirms tam, un es sapratu to, ka, tā kā es mācījos mākslas vēsturi, mākslas zinātni, mums bija arī tā valoda ļoti iedresēta, ļoti zinātniski, ļoti korekta un tā kā, mazliet savs arī, teiksim, kā ir. Un tad, kad es rakstīju blogu, es sapratu, ka es nevaru viņu īsti parakstīt, jo man ir tā valoda šausmīgi iedresēta un man ir grūti atbrīvoties. Bet man gribās jokoties, man gribās tā kā interesanti kaut ko izstāstīt, lai ir brīvi, lai viegli. Un es sapratu to, ka, lai uzrakstītu tā, ka citi tiešām to uztver tā, tur ir baigi jāmāk. Tāpēc, ka katrs vienmēr izlasīs katru vārdu savā intonācijā ar savu tā kā nokrāsu. Un tāpēc man liekas, ka man vienkārši vajag filmēt video, jo tad cilvēks, viņš jau redz tavus sejas izteiksmi, tavus žestus, visas tavas intonācijas, un viņš... balsi, viņš uztvers vienkārši to, ko tu gribi pateikt. Un tāpēc es arī gribēju filmēt, jo man... Jo tad sapratu, ka man arī būs vieglāk tā. Un, ja godīgi, man arī ir vieglāk filmēt nekā rakstīt. Man arī. Vienkārši var pateikt, un... Piemēram, kad es sāku filmēt, man bija tieši neveiklās pauzes, un es kaut ko teicu, kaut kādu huļņu. Bet tagad es varu uzfilmēt video, un es pat, kad editoju, es pat nezinu, kur man editoju, tāpēc, ka es pat netaisos tās pauzes, un man tāds, es esmu slikts YouTubers, ka man nav tik daudz ko editot vairāk, vai arī kas par problēmu. Tu vienkārši esi uzskačājis savu skill, man tāpat ir. Un tad es editoju, un man tāds cilvēki pavada 3 stundas editot, un man tikai pusstundas jau esmu apgriedusi visas lietas, kur kaut kas nokrīt, vai es kaut ko grābu. Tāds mirklis, kurus cilvēkiem diez vai gribētos redzēt, bet es esmu personīgi, es zinu, ka šis ir tikai sākums mūsu karjerām, tāpēc, ka šī profesija tikai plaukst, un man šķiet, ka tev ir jābūt ļoti ar morālo kompasu savā sirdī, un ļoti daudz cilvēku ļoti precīzi pateikt. Iet šajā biznesā, un viņi cenšas kaut ko atņemt citiem, cīnīties par kaut ko. Kaut kāds mahinācijas taisa vienam ar otru. Jā. Mums ir jābūt draugiem, pirms mēs esam kaut kādi ienaidnieki. Un visiem... Tas ir tieši tas, ko es visāk saku. Jā, visiem mums jābūt mierā, jo, ja šis biznes ienāk Latvijā, ko es cīnīšos par kaut kādiem 100-150 eiro šur un tur, es savās esmu cilvēks, man pēc mēneša būs labāks piedāvājums. Nē, bet tas pat nav īsti par to, manuprāt, tāpēc, man šķiet, ka īstenībā, ka daudz kas ir atkarīgs no tās naudas un no tā. Nē, es domāju vienkārši, ja tu būsi piemērots tai kampaņai, tad tu būsi piemērots. Tad viņi gribēs ar tevi sadarboties vienkārši. Un nav jau, reti, kad man liekas, ir kampaņa, kur ir tikai viens influencers. Tajā pašā laikā bieži vien ir kampaņas, kur drīzāk tad, ja jūs esat kaut kā forši parādījuši sev, tad drīzāk tieši arī vairāk būs, vairākiem arī būs tā sadarbība. Man vienkārši tīpaši mazie blogeri, nekožiet mums pakaļās un būsim civili un katrs darīsim savu darbu. Mēs ar lielāko prieku es nezinu par tevi, bet es ar lielāko prieku atbildu cilvēkiem, kur dabūt tehniku. Kā ko darīt. Es šautautoju cilvēkus, kad viņiem ir nice video un ja viņiem ir maz video. Jā. Vienkārši saprotiet to, ka pat ja jums ir 60, 50, 100 tūkstoši view,
jūs esat tādi paši cilvēki kā mēs. Tāpēc esam civili un visiem pietiekoši. Galvenais dariet savu darbu kvalitatīvi. Un pat ja jūs darat savā stilā nekvalitatīvi un jūs pasūtat tik un tā, esiet jūs, go you, be you. Tālāk, nākamais jautājums. Labākais padoms, ko tu vari iedot, sākot tā kā datingu. Dating padoms. Kas ir angliski, best dating advice you have ever gotten or understood yourself. Nu, labi, tad es varu iedot savu padomu, ko es esmu sapratis varbūt. Lai tu būtu ar kādu kopā, lai tev būtu pozitīvas, veiksmīgas attiecības, tev ir jāmīl sevi. Lai tu varētu mīlēt kādu citu. Bet es zinu, tas atkal izklausās klišīs, tas ir tas, ko mēs pirmīt jau runājam, bet tiešām, lai tu varētu kādu no sirds mīlēt, lai tu varētu kādam kaut ko iedot, tev ir jāmāk par sevi parūpēties pirmkārt. Tāpēc, kad... Ne jau tajā attiecībās, lai tev tur baro vai uztur vai... Jā, tur jau tā lieta, tas pat nav... Baro un uztur var arī, starp citu, ļoti mentāli uztvert. Es domāju, nevis tikai fiziski, bet arī, ka tu sagaidi no tā cilvēka. Ka viņš tev vēl augšā. Jā. Ka viņš tagad tev iedos visu to, ko tev vajag. Ka viņš tagad tev izmainīs tavu dzīvi. Ka viņš tagad būs tas iemesls, kāpēc nezinu, tu būsi priecīgs vai laimīgs. Protams, ka tev ir jābūt priecīgam un laimīgam attiecībām. Vienkārši tas, ka tu gribi, lai attiecības ir tas, kas izmaina un uzlabo tavu dzīvi, tas tā nestrādā. Tas ir ļoti toksiski, ja tu meklē kādu, kurš izmainīs tagad tavu dzīvi un padarīs viņu labu. Tev ir jābūt jau labā vietā, tā teikt, lai tās attiecības tiešām būtu veselīgas, lai viņas izdotos. Un jaunākajai auditorijai tas nepadarīs jūs krūtākus vai stilīgākus, ja jums ir attiecības. Man šķiet, ka tagad ir kaut kāda tendence, kas īstenībā vienmēr ir bijusi. Ka jaunieši uzskata jaunāk, piemēram, vecākai paudzei mēs varam pateikt, nemeklējiet otrajā cilvēkā jūsu glābiņu, arī jaunākajai, bet man šķiet, ka diezgan pieauguši cilvēki ap 20-25 to nesaprot. Un daudz cilvēki meklē to partneri, kurš jums vilks arī iedvesmas kaut ko dzīvē sasniegt, vedīs pa pasauli. Nē. Paņemiet un aizvediet sevi pašas uz spā, aiziet pašas uz kino, aiziet strādāt kaut kādā jaukā vietā un pasūtīt sev to kūciņu. Tieši tā, tā kā, piemēram, arī, tagad, kad janvārī es biju 2 dienas Tinderī, teiksim tā, man tur gāja tik jautri. Man tiešām gāja tik jautri. Man visi ir, tā kā es ar draugiem runāju, viņi saka, nopietni, tu esi tā kā Tinderī, ak, Dievs, vai, labi, pastīsimies, kā tev es. Jo es biju, arī mana māsa bija teikusi, visiem tā kā tas ir kaut kāds zobu sāps vai kaut kas. Es tur sāku vienkārši, man nebija nekāds baigais mērķis. Es vienkārši iegāju tur pilnīgi atvērta, bez nekādām ekspektācijām, vienkārši ar tādu piedurties savā ziņā. Plus fun vienkārši. Es gribu parunāties ar kaut kādiem džekiem, kaut kur varbūt aiziet uz kaut kādu kafiju, kaut ko vienkārši pasīties, papriecāties par dzīvi, vienkārši iepazīt jauns cilvēkus, neko tādu. Un reāli, tad, kad es sāku sarakstīties ar kaut kādiem puišiem, viņi visi, man liekas, kā viens man rakstīja, tu esi tik priecīga, tu esi tik laimīgs cilvēks. Man liekas, tu esi laimīgākais cilvēks pasaulē. Un tad arī citi grib ar tevi draudzēties, tad arī grib tavu uzmanību. Wow, tu negribi, lai es tevi tur vedu un tā tālāk, visam aizies uz randiņiem ar čaļiem, un viņi ir šokā par to, ka tu esi tik pašpietiekami, tu pati samaksā par sevi, tu pati zini, ko tu gribi, tev ir kaut kāda karjera, tu zini, kas tu esi par cilvēku, un es esmu daudz, ka tu esi atņēmis no daudziem čaļiem, ka wow, tu esi pašpietiekami. Tev ir viss fine, tu zini, ko tu gribi. Citus tas biedē. Tie, kas grib tev kontrolēt, viņus tas biedēs. Un tad arī tev nevajag tādu džeku. Bet ir ļoti daudz džeku tādu Latvijā. Un ir tīpaši Tinderī, kad tu pasaki čaliem, tas ir toksiski. Zini, es tevi aicinu uz randiņu, jo esmu cilvēkiem, kam man nav nekad bijusi problēma, ir tīpaši pēdējā gada laikā, es esmu sapratis, ka esmu ļoti dominanta persona, un man tāds, ja es gribu tevi uz randiņu uzaicināt, man nav problēma, bet es pienāku pateikt, hei, tu esi cute, kur mans numurs pazvanīt, tu gribi. Man nav problēma, man šķiet, ka cilvēkiem trūkst tās drosmes, un es satieku tas cilvēkus, un mēs kaut kur aizējam, un man kāds cilvēks pienāk, pasaka, čau, Emīlija, foršu video, kaut ko tam līdzīgi. Man ir bijusi tā kā, ka čaļi vienkārši nekad man neatraksta, pēc ka viņiem šķiet, ka tas pārāk, ka
tu esi tik ļoti par sevi pārliecināts, ka viņus tas biedrs sieviete nevar būt tik stabila un pārliecināta sevī. Tas nav, Tāpēc, tur ir tāds slippery slope, jums jāatrod tādu vīrieti. Bet jūs jau nesapratīsiet uzreiz. Mans labākais advice ir pēc iespējas ātrāk satikt cilvēku reālajā dzīvē. Jā, es nesmu no cilvēkiem, kas sarakstīsies ar kādu 2-3 nedēļas. Ja es ar tevi sāku sarakstīties, es pēc nedēļas jau gribētu, ja tas ir fiziski iespējams, ja, protams, nesaku, ka tas ir Bahamās, bet uzreiz, kad jums ir laika. Bahamās? Ir mums ir sarakstītas, ka šādam, kad fujaku, Bahamām. Es nebrīnītos, es varētu. Bet vienkārši uzreiz, tāpēc, ka jūs nesapratīsiet, kas tas par cilvēki, ja jūs viņu nesatiksiet reālajā dzīvē. Tā ir. Un terēt savus 3-4 mēnesi, 2 mēnešus, lai vienkārši sarakstītos. Pilnīgi noteikti ne. Tas ir tik bezjēdzīgi. Satiec, saproti vai jā vai ne uzreiz un ej prom. Punkts. Un tas ir labākais advice, ko es varu jums dot. Un satiekat vienmēr publiskās vietās. Nebrauciet uz dzīvokli pirmajā randiņā. Noteikti, nē. Protams, ja jūs viņu nepazīstat jau kaut kurā savas citas dzīves, varbūt jūs viņu draugi jau piedāvāt. Iepriekšējā dzīvē. Iepriekšējā dzīvē iepazinās. Bet jūs iepriekšējā dzīvē jābijāt kolēģi. Tā. Kā tev šķiet, vai 21. gadsimts cilvēkus padara labākus vai tomēr nē? Man liekas, runāt par kādiem gadsimtiem vienmēr diezgan smieklīgi. Vienmēr ir bijuši sudīgi cilvēki, vienmēr ir bijuši labi cilvēki. Ģeneralizēt to, ka kaut kāds gadsimts padara labāk vai sliktāk, man liekas diezgan muļķīgi, jo vienmēr ir bijuši dušbēgi, vienkārši varbūt tagad viņus var vairāk pamanīt visādos komentāros vai tā tālāk. Sieviešu tiesības šajā gadsimtā parādījušās. Ne jau pagājušajā. Jā, pagājušajā, bet tagad man patīk tas, ka šajā gadsimtā ir... Varbūt jūs viņiem pārdomāgus. Nē. Tas, ka geju tiesības arī ir daudz attīstītākas un geju laulības. Latvijā pieņems kādiem? Es ceru. Es esmu pār to, jo es vienkārši uzskatu par to, ka jebkuram cilvēkam ir tiesības mīlēt un tikt mīlētam. Un vai ģimeni leģitīmu. Jā, jebkuram cilvēkam ir tiesības uz to un pateikt, ka tu vari mīlēt to vai tu nevari mīlēt to, man tas liekas vienkārši absurds. Lai kāds noteikti to, kuru cilvēku tu vari mīlēt. Kā jūs izdomājāt kļūt par blogeriem? Tev jau kā pastāstīja, ka te bija tik daudz ko teikt. Bet tev bija jāpadalās vēl vairāk ar pasauli. Jā, man vienmēr tāda tendence bijusi, principā. Ka tu nevarēji vienkārši šu? Jo kādreiz blogeri nepastāvēja, tad, kad es augu. Un tad, kad... Bija Domdovā. Bija fabrika. Oi, fabrika, man patīk fabrika. Tā kā, ja būtu tad bijusi tāda profesija, tad droši vien to būtu zinājis jau ātrāk, es būšu. Es rakstīju arī blogu kaut kur 5-6 gadus atpakaļ, bet es biju tīri review par Fashion Weekiem. Es tā kā rakstīju, ka piemēram Chanel kolekcija, viņa bija visa rozā, un tas vienkārši mans apraksts. Rozā kolekcija. Daudz rozā drēbju. Ļoti jauki, daudz zīts. Patīk. Samts, patīk, forši. Un tad cilvēku kolārs. Tas bija mans blogs. Kaut ko jau jāsāk. Un agrāk Agnese Kleina, viņa bija riktīgi blogere. Un mēs vienkārši bija tik ļoti viņa. Un man šķiet, ka pateicoties viņai, es sāku blogot. Es redzēju, ka viņai bija blogs, tā Vinsikal Agnesīga. Un viņai bija outfiti, un viņai bija DIY visādi mini projekti. Un viņai bija amazing blogs. Un man ļoti žēl, ka viņa noņēma, ka viņu vairs nevar redzēt, tā kā agrāk viņš izskatījās. Jo tu vairs nevar uzspiest uz pogas outfiti, ja tur nav. Tu nevarēs. Es neesmu bijusi sen. Un es esmu meklēju, jo man ļoti patīk, ka viņai bija tie lielie pomponi uz gāles. Un es viņas arī taisīju un taisīju tādas stīpiņas. Un tāpēc, ka viņai bija blogs, es arī sāku rakstīt savu. Un pēc tam, protams, es ieraudzīju Aneta bija, Evelīna. Un es sāku skatīties tavus video, Evelīnas un pateikties Mēlēšus un visādas latviešus. Un tad es padomāju, wow, viņi arī filmē. Un es biju tieši humpulā. Es tev iedvesmoju. Sāsīja, jā. Tev bija tas humpula ķēriens. Un man bija daudz drēbu no humpulām sapirks. Man bija tāds... Labi, jūs filmēšu humpula ķērienu. Un es izmantoju tos pašvārdus, kas tev bija. Man bija tas bāds cilvēku vēl call me out. Un es esmu nekas.
Neviens nepamanījis, bet tad cilvēks sāka man rakstīt. Pēc kāpēc tā netika? Nopietni! Ko tu tādu pateici? Es uzliku nosaukumu tādu pašu kā tev. Humpoļu ķēriens. Jā. Es nosaucu humpoļu ķēriens, un cilvēki meklē tavu humpoļu ķērienu, ne tad mani. Nu jā, kopīgāt. Tāpēc, sorry. Vai es vēlēsies taisīt jebkādu plastisko ķirurģiju? Es negribu taisīt plastisko ķirurģiju, bet es gribētu palielināt lūpas. Es arī par to domāju, bet man vienmēr tāds... Es domāju, ja man nepatiks, nu tā kā... tas tik un tā izies pēc 9-12 mēnešiem. Un es negribu neko drastiski mainīt savā sejā kā degunu un vispārēju, bet lūpas ir kaut kas tāds, kas... Viņš iziet pats ārā. Jā. Nu, man ir bijusi doma. Es atzīšos. Sponsor me! Tas maksā daudz savu. Sponsor me, 200 eiro. Saka, sponsor me. Sponsor me, jā. Sponsor us, mums ir jūsu vēstneses. Lol, vienkārši. Man ir bijis to. Nē, bet to es, nu, tas ir tāds. Es tagad sāku trenēties. Mans jaunais puisis ir mans treneris. Jā, privātais treneris. Viņam tik labi sanāk. Tāpēc es gribu redzēt sākumā rezultāts no tā, kā man aizies. Bet man vienmēr bijuši kompleks par manām kājām, par manām ceļgalēm un potītēm. Ko? Jā, man tā kā ir major vienkārši kompleks par to. Tik ļoti random vieta. Nu, tāpēc, ka, iedomājies, es esmu tik skinny. Nu, man tiešām, man neuzkrājās nekur nekādu tur tauki vai kaut kas, man vēders vienmēr bija super flat. Bet man visi tauki aiziet uz apakšstilbiem. Un uz ceļgalēm. Un man vienkārši, man nopietni tā kā pataust. Jā, un tā kā pataust man kāju, var just, cik viņi, redziet, tad citiem kaulu var sataustīt. Man nevar, man vienkārši tur tāds pufīts viss ir. Wow, točs. Nu, lūk, un man ir vienīgā plastiskā operācija. Neredzis, es te čaunam kāju. Vienīgā plastiskā operācija, par kuru es esmu domājis, ir tauku atsūkšana no ceļgalēm un no apakšstulbiem. Tas skan stulbi, tāpēc es gribu sākumā patrenēties rīcīgi. Bet tā būs man vienīgā lieta. Es esmu spēlējusi golfu profesionāli vairākus gadus. Nu, man ir īkros tāpatās muskuļi. Un man vienmēr, kad es sakačāju kājas, un es arī braukāju no Mežpaku uz no Mežpaku riteni konstanti, ka man ikru muskuls, viņš tik nenormāli, anormāli ātri uzaug, un, kad tu uzvelc papēžus, viņš izspiežas rītīgi. Man jau izspiežas. Un man tā riebies, kā tas izskatās, ir īpaši, kad ir chunky kājas, plus vēl tas ikrs ir milzīgs. Un es atceros, kad es ļoti daudz trenējos, kad es biju 12. 11. klasē, un tas bija tā kā highlights, es spēlēju sacensībās, daudz bija jādara. Un tur ir liela slodze, tā kā nedomājiet, ka golfs ir easy, lemons, crazy, cilvēkam melojums. Un es vienkārši uzvilku papēžu pēc vienām sacensībām. Tā kā, tos platformu papēžu. Un man bija kleita, un es gāju, un es jūtos kā uzskačāts suns. Suņiem terjeriem bija tās kājas ar tādiem muskuļiem uz kājām. Tad ir muskuļotas suņa kājas. Muskuļotas suņa kājas. Un man riebās, kā manas kājas izskaties. Tāpēc tagad, kad es eju sporta zāli un trenējos, man vienmēr ir bāla pārkačēt, tāpēc, ka man ir visspēcīgākais muskulis manās ir tieši kājās. Viņas man ir ļoti spēcīgas. Man arī bicītes. Ļoti spēcīgas. Man arī bicītes. Bicītes, parādi bicīti. Man ir bicītes. Jā, queen, yes. Pusdien. Jā, es varu parādīt. Flexing. Bet pieņemsim, ka tā ir. To ir paēstikt, lai pateikt, ka ir. Jā. Tur paēstikt. Vienkārši noģēt vienkārši video. Vienkārši tikai audio atstāt, tur paēstikt. Jā. Jā, bet... Mums vēl deserts ir. Man vēl zupiņā. Tā, nākamais jautājums. Kas? Stop. Pirot jautājumu. Top 3 mīļākie make-up brandi. Tu sāc. Man to visu laiku prasa. Jā, es zinu, man arī tu sāc. Man ir Urban Decay NYX Cosmetics. Urban Decay sponsor mē. Un es teiktu L'Oreal. Jā, nu vienkārši L'Oreal Paris. Man būtu Urban Decay, Anastasia Beverly Hills, dievinu. Es esmu vienkārši geeks uz viņu paletēm. Nav neviena. Man vajadzēja paņemt divas. Viņas ir tik amazing. Viņas ir tik amazing.
Un trešā varētu būt, man ir grūti pateikt, jo man ir tikai top produktu no dažādām kompānijām. Man nav, kā piemēram es dienu visu no kompānijas. Nu tā nekad nevar būt. Tas tāpēc, kā cilvēkā tev nepatiks pilnīgi viss. Nu kaut kādu lietu kaitinās. Bet nu vienkārši, kuru, piemēram, produktus tev būtu tāds, nezinu, tur morfija aiziet uz viņu veikalu un vienkārši tur... Ar mani. Ar mani? Interesanti izvēle. Kaut ir Chanel lūk krāšanas skincare amazing. Jā. Man nekad nav nekas bijis no Chanel skincare, bet jā. Anywho. Kāds ir jūs devs par kristietību? Mēs ejam šai virzienā. Come on! Nu, man ir ļoti interesants attiecības ar kristietību. Tāpēc, ka, kad es biju maz, es gāju svētdienas skolā. Un vecāki bija... Nu, kādā? Tajā... Luterāni. Es esmu kristīta luterāne. Kad es biju maziņa, tad es gāju svētdienas skolās. Man ļoti patika, tāpēc, ka es pēc tam tiku uz maķīti par tēti. Bet, nu jā, tajā laikā viņi bija ļoti reliģiozi. Mani vecāki, bet tagad vairs nav. Kaut kā mums tas viss tur tā draudze bišķiņ tā izjuka, tur bija neliela skandāla, kā jau visiem kristiešiem, man liekas, patīk, naudas lietas un tā tālāk. Bet arī... baznīcas naudas lietas? Jā, es tā saprotu. Bet arī es saprotu, ka vienkārši tas mācītājs nespēja atbildēt uz ļoti daudziem jautājumiem, kas radās maniem vecākiem, un līdz ar to viņam arī nebija tādas īsti ticības tam visam. Un, kas ir interesanti, man vecākā, nu, mēs esam 3 māsas, man 2 vecākas māsas, vidējā māsa ir teologs, tā kā teorētiski, nu, viņa varētu būt mācītājs. Nu, vismaz viņa ir pabeigusi to izglītību. Ir Latvijā mācītājas sievietes? Man liekas, ka ir kaut kāds, jā. Uzrakstīt, ja jūs zināt mācītājas sievietes. Bet, nu, viņai tas bija vairāk arī tā kā tāds priekš sevis varētu teikt. Fans Giggles? Nē. Negais hobijs dabūt augstāko izglītību teologu. Viņai bija, jā, mācīties senebreju valodu. Viņa vienkārši tā kā ritīgi priekš zipit. Viņa to priekš sevis gribēja saprast visas tās lietas, tāpēc, ka, nu, viņa jau bija, protams, vecāka, tā ka viņa gāja uz baznīcu. Tāpēc viņa gribēja atrast atbildes uz kaut ko, bet šobrīd, tā kā, es neesmu nevienā reliģijā aktīvi. Es arī, man ir savi uzskati par Dievu. Es vairāk ticu, ka ir kaut kāds kopīgs spēks, kas mums visiem palīdz, vai arī kuram mēs varam ticēt, bet kas īstenībā ir mūsos iekšā un tā. Nu, es vairāk tādā kosmiskā aspektā uz to. Šeit viņam piekrīt tev. Zaķīt, nu beidz. Viņai galvenais ir ēdiens virtuvē. Viņa bičo tagad gartuvus. Viņa ir tikai excited. Tu vari atbildēt uz šo jautājumu. 2 gadus atpakaļ, es nāku gadu ar pusi atpakaļ. Mums tagad ir reklāmas pauze, mēs uzņemam enerģiju priekš saldā. Laikam. Bāc, es jau varētu pogoties. Es jau teicu, nedaudz bikses. Es atēsīšu, vienkārši man nevar redzēt. Un bija tā, ka es biju kristīta luterāna. Viņš sāk plīdot. Viņš tas izlīda. Bāc, man jāmazgāt tas bikses. Kāpēc katru reizi, kā es filmēju video, man netīrs bikses paliek? Nē, kad filmē. Nu, lūk, un mans bijušais draugs, viņš gāja uz vienu draudzi Rīgā, uz kuru es sāku aktīvi iet, un man bija ļoti daudz jautājumus, kuriem, protams, neviens nevarēja atbildēt. Man šķiet, ka tā ir tā tendence. Runāsim par Dievu. Un man vienkārši šķiet, ka problēma, kas man rādās, es esmu ļoti social cilvēks, ļoti social. Un man ir ļoti svarīgi, lai man ir kaut kāda komūna apkārt konkrētajā vidē. Un es ļoti no visas sirds centos tiem cilvēkiem sadraudzēties, es centos viņiem izveidot kontaktu, es centos strādāt baznīcā, es centos dzīvot to pareizo dzīvi, bet man ir citādāk morālie principi, un es gribu ielikt to bildi apakšvaļā un vispārēju, un tas, ka uzreiz es draudz, es nezinu, man vienkārši nepatika kopējais. Un īsāk sakot, es esmu ticīgais, ticu Dievam, es neapmeklēju draudzi nekā, tāpēc, ka man šķiet, ka, ja tu neatbilst kaut kādam vienam perfektiem standartam, tevi ļoti daudz kristiešu uzreiz norakstā. Man liekas, vispār tas ir, nu jā, baigi tāds tačī lieta, tāpēc, ka man kaitina, kad cilvēki uzliek tev kaut kādus
labels, un ka tagad tu vari darīt tā, vai tu nevari darīt šitā, un ja tev kaut kas sagādā prieku, un tas nevienam citam nenodara pāri, un tad es nesaprotu, kur ir problēma, tā kā nelēm manās darīšanās, un tā kā, Man vienkārši... ja tu tici Dievam, protams, tu vari, un tāpēc, man liekas, vienkārši tām baznīcām pārsvarā ir tāds... Man šķiet, ka ļoti liekulīgi daudz, kas notiek. Jā, jo man liekas, tu, tā kā, nav jau problēma tajā, ka tu tici Dievam, vai, bet problēma jau ir tajā, kā tev tā komūna vienkārši sāk iespaidot un pakļauties kaut kam, un tā kā, ka tev ir jāatbilst viņu standartiem kaut kādiem, vai tā kā, man tas ļoti neapmierina tāda ideja, jo, man liekas, katram cilvēkam ir tiesības brīvi izpausties un tā kā darīt, ko viņš grib. Jā, mēs mix and match visu, ka šeit pie vēl notiek. Pie vēļna, pie joda. Šis būs garš video, bet es gribu dar video. Neši, ka gari video ir fun. Jā, man patīk. Tā. Šī būs tā nevienā kā pauze, ko es grīzīšu laukā. Man patīk. Jums ir darbs. Īsts darbs. Kāpēc tavuprāt tev seko tik daudz cilvēki? Kā tu paskaidro šo fenomenu? Jo es esmu forša. Fenomens ir atrasināts. Cilvēki grib sekot foršiem cilvēkiem, jo viņus iedvesmo un iepriecina un kaut kā uzmundrina. Parāda, ka viņi nav vieni šajā pasaulē ar visādām stulbām problēmām. Var palīdzēt, varbūt kaut kā saņemties vai atrisināt kaut kādu savu lietu. Man ļoti pašām mēs iedvesmojam cilvēkus. Tāpēc arī cilvēku seko. Jo Latvijā ir tā lieta, ka visi ir tik ļoti slēgti sevī. Un tad lūk parādās divas frīkainas meitenes, kurām ir pa absolūti vienalga, ko par viņiem domā. Mēs dzīvojam savu dzīvi, kā mēs gribam. Protams, šis ir bijis ļoti garš un smags ceļš, lai būtu, kur mēs esam. Lai tikt ar saviem dēmoniem un vēl projām straglot ar kaut kādām izdegšanu, ar nogurumu, ar darba slodzi, to, ko mēs gribam tālāk ar visu šo. Bet ja mēs esam labi cilvēki pret sevi, pret saviem tuvākajiem un mēs dzīvojam dzīvi pēc morālā kompasa, tad viss ir fajni. Man šķiet, ka cilvēki to jūt. Viņi ļoti to jūt. Tā kā vispār, man liekas, var diezgan redzēt tā kā influenceri, kuri kaut ko dara, tāpēc, ka viņi grib, ka viņiem atsūta kaut ko pa brīvu, vai viņi grib kaut kādus brandīlus vai kaut ko, kuriem tas ir, kuri sāk to darīt dēļ tādiem iemesliem, to var drausmīgi just. Jā. Vai arī tie, kas dara to tāpēc, ka viņi vienkārši no sirds grib komunicēt ar cilvēkiem, un viņi grib visu kaut ko foršu parādīt un pastāstīt. Kur vienkārši patīk taisīt tādas bildes. Jā. Un arī tā samākslotība Latvijā vienkārši kaut kas ar kaut ko. Tāpēc esiet ļoti skeptiski un izvērtējiet, kas, kur, ko un kā. Un vienkārši man šķiet, ka šajā vidē ir tā kā liels leģions, kurš ir pilns ar fake cilvēkiem un pilns ar cilvēkiem, kuri ienāca šajā bez nekāda mērķa. Jo, kad es sāku YouTube, es nezināju, ka man kāds maksās. Es nezināju, ka man kāds kaut ko dos. Es nevarēju vispār iztēloties kaut ko tādu, kas varētu strādāt. Tas tiešām būtu mans darbs. Jā. Jo pirmo produktu, ko dabūju, man šķiet, ka bija maisiņš ar kā 3 lietām, tur bija reāli 5 lietas. Tur bija uzucu gēls, tur bija kaut kāda maza uzucu paletīte. Jā. Reāli mazliet, un es atceros, ka ar to maisiņu apsteigāju katru savu ģimenes locekli. Es noflēju ar visiem saviem draugiem. Nofleksēju Instagramā, tā ir kā man atsūtīja milzīgu kastienu produktiem. Es uzfilmēju par katru aprakstu video, tā kā šis produkts ir tas, tā kā es... Nedēļu visiem stāstīju par to, ka man atnāca produkts. Es negaidīju to. Vai ne? Es biju dzīvi, un kad man piedāvāja samaksu vienreiz 25 eiro par vienu postu, es biju tādā šokā, es zvanīju savam tēvam un prasīju, tēti, kā to vispār dabūt gatavu? Kā vispār, ko nozīmē vispār autora atlīdzības? Kas notiek? Kāpēc viņi vispār grib man maksāt? Un man šķiet, ka ja tu to darīji, ka tu pats to negaidi beigās. Protams, tagad, ja cilvēki sāk to darīt, tāpēc, ka viņi grib to visu panākt, tas arī nav nekas slikts. Jā. Bet jums jāsaprot, ka tur jābūt kaut kādam īstam, tā kā... Tur ir pamatā jābūt ir tam, ka tev tiešām rūp citi cilvēki. Tam ir jābūt pamatā, ka tev tiešām interesē tavu sekotāju, ka tev
Nu, kad tev gribās tiešām arī pastāstīt. Un ka tas otrs, ka tu nepārdod katru mazāko lietu, ko tev atsūta. Jā. Ka tu nereklamē uz tā, kā tās atsūtas ir vislabākās atsūtas planētas zem tikai tāpēc, ka tev viņas atsūtīja. Jā. Un šeit, ka tik daudz cilvēkiem sūta PR, un viņi vienkārši katru mazāko lietu, pat ja viņi ir drāņķīgi, noreklamē tā, kā tas ir dzīves glābies, kā tas izārsties afrikāņus no nabadzības, vai cilvēki saslimītas izvisusies no vēža. Un man vienkārši ir tāds sajūta, kā Jēzus Marija. Tas tā nenotiek. Tu nevari katru mazāko sūdiņu reklamēt. Tā ir kā... Nu jā. Nu, tā kā... Tas arī, man liekas, cik tu esi atklāts. Nē, nu beidz. Nu, vienkārši es domāju, tā kā... Viens ir tas, ka, protams, vienmēr cilvēkiem var atšķirties viedokļi par kādiem produktiem, bet, nu jā, es zinu, par ko tu runā. Ir tādi cilvēki, kuri it kā vienkārši viss patīk. Cik tev gadu, bet godīgi? Bet godīgi. Man ir 28. Un nākamgad paliek 30. Kāpēc ir ko? Jā, 23. Cik tev palika? Paldies par apsveikumiem. Cik ilgi jūs esat YouTube? Es esmu 4 gadus un 1 mēnesi. Wow, tāpēc kādu mēnesi? Nu, es zinu, vienkārši tas bija tieši februārī. 2 gadi. 2. Marija mums gaismu pagriez. Laikam Marija, mums nevajag tā gaismu. Ja mums nevajag Marija, mums nevajag gaismu. Pakustināsim viņu atpakaļ. Paturāli. Cita lieta. Es nezinu, vai jūs redzat starpību. Es redzu. Tā. Kas ir tavs ikdienas dzinējs? Oi, es nezinu, kas ir mans ikdienas dzinējs. Man ir lielāki dzinēji, bet ikdienas es pat nevaru pateikt. Tev ir kaut kāds? Mans ikdienas dzinējs ir redzēt to, ka man ir... Es neteiktu, ka man ir viens konkrēts, bet man vairāk patīk, ka cilvēkiem patīk tas, ko es daru. Kad cilvēku video... Kad tu patīk cilvēkiem, man patīk cilvēkiem. Jā, cik tas egoistiski neskanētu, kad mani video patīk cilvēkiem, un tur ir atsauce, un cilvēki man raksta personīgi. Jā, tas uzreiz man tāds, wow, es izdarīju kaut ko nice, es sasmīnēju cilvēks. Tad spokielvē ieliek, pēc tam Delfi ierakstā. Dievs, esmu Delfos. Forši. Ok. Bet jā, kāpēc es gribu... Kāpēc tu taisi Kailas bildes un tas līdz Instagramā? Nē, tur rakstīts, ko tu taisi? Nē, tur kāpēc? Man tur redz. Nu? Kāpēc? Es netaisu Kailas bildes. Es arī netaisu Kailas bildes. Es tiešām netaisu. Nē, es arī. Nu, tev ir apakšoļā, man nav. Tā nav Kaila. Es un vai kaķi? Suns. Kaķis. Protams, ka suns. Es jums tādāt, ok, tā ir problēma. Bye. Ko es domāju par visu to Jordanu Woods Kardashian drāmu, kas pašlaik Es nezinu. Es neko par to Man nezinu. šķiet, ka Jordana Woods ar viņu hukapoja ilgāk par mēnesi. Man šķiet, ka viņa ir vainīga. Jā, vairs nav nevienīgi sanjodājumi. Kāpēc es nezinu par to neko? Vispār neesmu iesaistīta drāmā, vienkārši saucās. Tātad, paldies jums liels par to, ka noskatīties šo video. Neaizmirstiet aiziet uz Anetas kanālu, jo tur būs kādienu video arī ar mani. Jā. Kad viņi samontēs. Un neaizmirstiet izmantot Voltu un aiziet uz nodaļu, kas saucās atklājums, laikam. Šā atklāj, jā. Esmu tik pārēsies. Uz nodaļu, kas saucās atklāj un iegādājieties kaut kādas ēdienas, kurus jūs gribētu pamēģināt. Tas ir daudz. Jā, tas ir garšīgi. Man šķiet, ka suši jums pirmie aizgāja. Un jā, izmēģiniet jaunus produktus. Paldies, ka noskatīties šo video. Neaizmirstiet piesakot, nolaikot un atstāt kādu komentāru, ko es domāju par mums. Kā jums patīk šis mukbangs? Ja jums patika, mēs varētu atkārtot vēlreiz pēc kāda laika, kad mēs attiesim no šī. Tas kā čūs, kas sēdas pāris mēnešiem. Bet tad uzrakstiet jautājumus tagad zem šī video, kurus jūs gribētu redzēt nākamajā mukbangā. Un mēs atbildēsim jau pēc pāris nedēļām, pēc 5 gadiem. Kā mēs tiekamies. Tā kā jā. Forši. Paldies. Čau! Labi.